Kādu laiciņu atpakaļ man izdevās kādā no Rīgas krāmu bodītēm nopirkt šādu albumu ar spirālītēm, melnām lapām un pats galvenais ar lidmašīnīti. Un ir pienācis laiks šo albumiņu likt lietā, aizpildīt ar fotogrāfijām un, protams, kā pliks fotogrāfijas vien šeit netiks likts iekšā, ir doma arī smuki izdekorēt. Par bāzīti ir izvēlēts šis papīrs, kas tematiski atbilst pasaules meklējumiem, un lielākā daļa lapu ideāli der tai domai, kas nu man tur bija ieplānota. Dažas lapas, gan šīs tiešām nekam man nenoderēs šobrīd. Un vēl šajā albumā bija papīrs, ko arī visticamāk es nekad nekur neizmantošu, kaut kādas svešas fotogrāfijas ar nezināmiem cilvēkiem, kas man nekur nevarētu noderēt, bet otra puse ir šāda skaisti brūna, un to es mēģināšu izmantot fotogrāfiju pamatnītēm. No šīs kolekcijas jau esmu sagriezusi pamatnītes, lapu pamatnes. Tad vēl bija arī no atgriezumiem salīmēju kopā, jo lapu skaits man ir daudz, pagaidām es vēl nezinu, cik es no tām atstāšu. Jo, kā redzams, melnās lapas es izgriežu ārā, lai man būtu arī dekors no šī papīra. Šis ir īstenībā ļoti, ļoti labs kvalitatīvs biezs kartons, kas man noder arī dažiem dekorēšanas elementiņiem. Jau esmu sagriezusi dažus bāzītei fona šos dekoriņus, un tad jau redzēs, cik no viņiem man noderēs un kas vēl nepieciešams piegriezt klāt. Tad ar šiem varēšu iztikt albumā arī sīkie dekoriņi ir atsevišķi trauciņos. Ka tie man ļoti, ļoti noderēs darbs. Vēl no papīriem. Ja ar šiem būs par maz, tad kaut kas stilistiski līdzīgs un noderīgs varētu būt no šīs kolekcijas. Vēl krājumos atradu šādu, kur visticamāk man kaut kas varētu noderēt no dekoratīviem elementiem. Un vēl viena kolekcija, kas kopumā gan īsti man neder, bet uzlīmju lapā ir dažādi uzraksti, burti, cipari, iespējams, kā tas gan noderēs. Un ja nu galīgi vēl kaut kas ir vajadzīgs, tad ir arī albums ar kaut kādiem fona papīriem. Un vēl arī šo no kaut kāda pirkuma, kā dāvana, tas ir bijis pielikts. Tas nozīmē, ka, ja būs kur izmantot, tad arī šis ies lietā. Lūk, tas ir par papīriem. Melnie papīri vēl pagaidām nav zināms, cik lapas es šeit atstāšu, jo pagaidām izskatās, kā albums man ir stipri pa biezu. Tad, kad es viņā sākšu līmēt papildus dekorus, tad faktiski viņam te vairs nav īsti vietas. Un tas nozīmē, ka vēl dažas melnās lapas es varēšu izgriezt ārā, un tās man noderēs papildus kaut kādām pamatnītēm un dekoratīviem elementiem. Tad šāds arī krājumos atradās no kaut kāda skoča pamatnītes, ko varēs izmantot šeikerītim. Piemēram, ja man būs laiks un iedvesma, aptuveni kaut kur šī vietiņā varētu būt šis elements, kurš vēl nav gatavs. No dekoriņiem ir problēma. Īstenībā nekādu daudz dekoratīvu elementu man nav. Tas ir izgriezts ar dažādiem nazīšiem. Tad no šīm kolekcijām ir kaut kādi šie kartiņu tipa dekoriņi. No krājumiem ir visādi tegiņi, kuri arī man visticamāk noderēs. Kartiņas, arī kaut kādi dāvaniņu papīri, kas stilistiski varētu derēt, varētu arī nederēt.
Rozes šeit visticamāk nenoderēs, bet, redzēs, kaut kur pamatnītēs kaut ko varēs izmantot. Lūk, fotogrāfijas arī ir izdrukātas. Tas nozīmē, ka laiks ķerties darbam klāt un redzēs, kas no šī visa iznāks. Gribējās nedaudz iemūžināt arī nelielo radošo bardaku, kas ir procesā. Šodien paspēju sagriezt fotogrāfiju paliknīšus. Tad man viņi sanāca pārītis melnu, pārītis baltu, ļoti daudz brūno. Tas ir tas papīrs, kuru man negribējās nekur citur izmantot, līdz ar to es viņu visu sagriezu šīm vajadzībām. Un vēl arī skatījos, ka šis papīrs man neīpaši patīk. Tas nozīmē, ka es viņu bez bēdu varu ielikt fotogrāfijām apakšiņās un tur viņš izskatīsies ļoti atbilstoši. Tad kaut kā man palika žēl mest ārā šos rāmīšus. Iespējams, ka viņi man kaut kur procesā noderēs. Par to domāsim vēlāk. Pagaidām ir tā, ka pēc iespējas mazāk metu laukā, jo, kā jau minēju, dekori man ir ļoti, ļoti maz. Tas nozīmē, ka katrs sīkums var noderēt. No dekoriem arī šīs dienas darbiņš izgriezu mazās bildītes. Tas faktiski ir arī viss, kas man varētu noderēt, tīri kā mazie dekoratīvi elementiņi, viss kaut kas smuks. Redzēs, vai tiešām šos izmantošu, bet pagaidām tas ir vienīgais bilžu dekors, kas man ir. Jo, kā jau minēju, izņemot kartiņas, šajā papīra kolekcijā nekas daudz nebija no izgriežamiem materiāliem. Tad vēl papildus sagriezu arī fona visādus elementiņus arī citās krāsiņās, kā jau vakar rādīju, bija melni, bija balti, un tagad ir vēl arī no kolekciju papīra. Nemetu ārā arī šādus atgriezumus, tie visi vēl var noderēt. Kas man aizgāja greizi, bija doma, ka es no šī taisīšu šeikerīti. Vakar es viņu pat mēģināju sagriezt un sapratu, ka tas nebūs ne tik vienkārši, ne arī beigās tik estētiski un smuki. Tā no šeikerītim es pēc tam sagriezu mazliet citus aplīšus no papīra. Tas jau ir salīmēts kopā, pamatnīte, šita viss būs piebērts ar kaut ko grabošu, spīdīgu, un šis ir pēc tam pa virsu, būs redzams gala rezultātā. Kaut kā tā, te plāni mainījās, šo metam laukā, šo paturam pagaidām. Līdz ar to no aplīšiem palika pāri vēl viss kaut kas, pastīšos, kur tas man viss noderēs. Arī tie ies lietā. Lūk, ko es vakar izdarīju? Vakar es salīmēju albuma pamatnes, un tas nozīmē, ka visu nakti viņš ir nostāvējis zem smagumiem, lai lapas iztaisnotos, jo īstenībā es izmantoju paslapju līmi un tās lapas diezgan smuki sāk deformēties. Fona lapas jau ir pielīmētas, šodien vajadzētu pieķerties pie fotogrāfiju ielīmēšanas. Te ir pāris vietiņās, es jau izmantoju iespēju, jo ļoti gribējās atstāt slēptu šo vietiņu, lai nebūtu tas redzams, ka šī lapiņa ir pielīmēta. Pēc pāris vietās ir jau ielīmētas bildes, un tad es tām pielāgošu arī dekoru. Lūk, ir arī otra versija, arī šeit ir slēptā ielīmētā papildus lapa, un šoreiz man gribējās visu izdarīt kārtīgi un smuki, nevis vienkārši pa virsu uzlīmēt un tad kaut ko te domāt, kā paslēpt. Lūk, tā izskatās, ka šīs pamatnītes visas ir lieliski pielīmējušās, iztaisnošās, kaut gan var redzēt, ka papīrs vēl drusku deformējās. Ļoti ceru, ka viņš ar laiku kaut kā iztaisnosies.
Aizmugurītē it kā ļoti smuki izskatās. Nosapņoju, ka man vajag noteikti šādi izdarīt, kad šim atvērumam tā vajadzētu izskatīties, bet man ir viena problēma. Šitas instruments nestrādā. Viņš galīgi nestrādā tā, kā es biju ieplānojusi. Un tad ir variants vai nu viņu atstāt šādā veidā, jo viņš bija domāts, kā viņš tā šļūkās un viss būs lieliski, bet nevēla. Viņš kaut kā ļoti, ļoti stingri turās pie, šeit ir tāds atvērumiņš, kur arī paredzēta bildīte, un šeit vēl nāks pa virsu dekors. Tā kā tā, ir arī lietas, kas man neizdodas ar pirmo piegājienu, ļoti jau gribētos, lai vienmēr viss būtu ideāli, bet manā dzīvē tā nenotiek. Kā tā. Nē, ka viņš sāk kaut kā kustēties. Varbūt, ka es viņu vēl pamocīšu, un viņš kaut kādā brīdī sāks pat darboties, bet izskatās, ka neīpaši. Lūk, tā kā mēdz būt arī radošās neveiksmes, bet man ļoti patīk, kā viņš te izskatās. Es viņu tomēr te gribu atstāt. Lūk, un aizmugurītē mums ir šitāds te jau arī pielīmēts smuks dekoriņš. Tātad šīs dienas darbiņš ir kaut ko izdarīt ar vāku. Tātad vākam virsū nāks šīs šeikerītis. Es tagad domāju, kas tad man vēl bija plānots. Kaut kāda tāda tipa lapa, kas noslēpš šo uzrakstu, šeikerītis, un tālāk jau kaut kādi dekori un viss kaut kas tam līdzīgs. Kā beigās iznāks, īstenībā jāliek viņš ir droši vien kaut kur uz rotenītes. Bija vien brīdi domāts, ka kaut kur te priekšā, bet tad atkal lidmašīnītē traucē lidot. Lūk, te ir lidojošie, vēl nedzimušie, te ir lidojošs objekts. Un pēc bildēm jau ir skaidrs, kas gan pēc bildēm ir skaidrs, ka mums ir tematika, vai ne? Lūk, tad ķeros pie darba un pēc tam jau piefilmēšu visticamāk gatavu rezultātu. Gribētos jau teikt, ka esmu malacīte un darbiņš pabeigts, bet, diemžēl, mums ir problēma. Maza spirālīte, liels apjoms. Tas ir neskatoties uz to, ka es jau 10 lapas biju izgriezusi. Šis albums absolūti nebija paredzēts tāda veida darbiņam. Un tagad ir dilemma. Vai nu patērēt laiku un mēģināt šo albumu dabūt citās spirālēs, vai izlikties, ka šādi ir normāli un atdāvināt albumiņu šādā sastāvā. Es domāju, ka es tomēr pamēģināšu. Šīs spirāls ir drusciņ lielākas nekā šīs. Pamēģināsim albumu pāršūt. Citādi izskatās nevisai labi. Un te arī var redzēt atšķirību, kāda ir lielāka izmēra spirālīte un kāda ir šī maziņā. It kā atšķirība nav liela, bet tomēr ir stipri labāka ar šo lielo. Tā kā labi, ka mājās bija šāda mīļa uzparikte, lai varētu šo ātri izdarīt. She's waiting